Sveiki! Jūs esat nonākuši tik tālu mūsu sagatavoto video izvēlē, tāpēc droši vien esat gatavi ķerties pie nopietnām lietām, aprēķināt savas izmaksas, lai sniegtu preces vai pakalpojumus starptautiskā mērogā. Lai gan izmaksas var mainīties atkarībā no piegādes valsts, kad būsiet izstrādājuši vienu izmaksu formulu, jums būs viegli to pielāgot arī citām valstīm, vai ne? Nekavēsim laiku un ķersimies pie lietas. Nākamajā slaidā mēs izklāstīsim izmaksu pozīcijas, kuras jums būs jāņem vērā, lai izveidotu savu eksporta izmaksu profilu. Cena, ko jūs noteiksiet, būs atkarīga no jūsu paša izvērtējuma par konkrētā eksporta tirgus īpatnībā. Eksporta cenu noteikšana parasti sākas ar vietējām izmaksām. Aprēķinot izmaksas, jums būs jāņem vērā šādas papildu izmaksas, papildu marķēšanas un iepakojuma prasības, transports. Pat ja jūs neesat atbildīgs par transporta izmaksu sekšanu, jums tāpat tas jāņem vērā, lai saprastu, kāda būs galējā cena pircējam, papildu apdrošināšana. Neaizmirstiet ņemt vērā jebkādu procentuālo daļu, ko neaptver apdrošināšanas polises, papildu banku, finanšu un valūtas maiņas komisijas, juridiskie un tulkošanas izdevumi. Tagad pieskaitiet savu peļņas uzcenojumu. Lai redzētu galīgo cenu importētājiem, pieskaitiet jebkādas muitas nodevas un netarifu barjeru izmaksas, ja tādas ir. Lai jums palīdzētu šos aprēķināt, Starptautiskās tirdzniecības centrs piedāvā vairākus tiešsaistes rīkus. IC Market Access Map. Šis rīks pārskata tirdzniecības šķēršļus ar valstīm, kuras apsverat. ITC Legacerta piedāvā globālu pārskatu par daudzpusējiem noteikumiem, kas var ietekmēt jūsu produktus, eksportējot tos uz konkrētām valstīm. ITC Rules of Origin facilitatori nodrošina globālu resursu par tarifiem, tirdzniecības līgumiem un izcelsmes noteikumiem, kas izstrādāti, domājot par NV. Šis rīks ļauj ar dažiem klikšķiem uzzināt importa nodevas ārvalstu tirgos, kas attiecas uz jūsu produktu, pieejamos nodevu ietaupījumus, detalizētus izcelsmes noteikumus un certifikācijas procedūras. ICA Global Trade Helpdesk parāda attiecīgās obligātās prasības konkrētu preču importam konkrētās valstīs. Saites uz šiem rīkiem ir norādītas zemāk aprakstā. Tad jums jāizvērtē, vai šī cena ir konkurētspējīga attiecīgajā importējošajā valstī. Šī procesa beigās mēs ceram, ka jums būs skaidrība par izmaksām un cenu noteikšanu, un ka jūs patiešām varēsiet konkurēt izvēlētajos tirgos. Novēlam jums visu veiksmi pasaulē! Paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties ar mums sazināties tieši, droši to dariet. Mūsu mājaslapa un mana e-pasta adrese ir redzama šajā slaidā un arī zemāk aprakstā. Ja šis video jums šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vēl vairāk ieskatu par starptautiskās tirdzniecības izaugsmes iespējām. Vienkārši noklikšķiniet uz abonēt saites ekrānā. Tas jums neko nemaksā. Ja jums šķiet, ka kādam jūsu paziņam tas varētu interesēt, lūdzu, padalieties ar šo saiti. Un, ja esat gatavs nākamajam solim, noskatieties nākamo video šajā atskaņošanas sarakstā. Saite uz to ir tieši šeit.